Viena no lielākajām problēmām ir ieliekam viņas problēmu, kas liek visām justies, ieliekam, kā viņi teica, kā viņi jūtās. Ja? Un kā mēs varam atrisināt šo patiesībā, šis te krems, ja tu viņu lieto ikdienā, viņš tev uzlabos to, izdarīs to, ieliekam, ko tas nozīmē klientam. Lai viņa ir nevis vienkārši krems, bet teiksim, kādi ir ieguvumi un ko tas nozīmē viņai. Ja? Ikdienā vairs nebūs tā sausa āda. Ja? Nebūs vairs tie pigmentācija tik izteikti. Un šie efekti būs daudz ilgstošāki un paliekošāki. Un ar laiku pie tā gala rezultāta nonāks daudz ātrāk. Ir svarīgi, lai tā prezentācija būtu laba. Un tāpēc ir jāuzdod tie jautājumi, lai jūs varat dabūt tās problēmas, ja? Kas ir un kā viņas liek justies tam klientam, kā viņas ietekmē to ikdienu. Piemēram, arī par to ikdienu. Tas arī to vajag uzzināt. Ka viņi saka, nezinu, tur savas āda pigmentu tā vēlāk saka, Klau, zini, kā katru tas ietekmē savādāk, un es pieļauju, ka es zinu atbildes, tomēr pajautāšu, kā tas ietekmē tavu ikdienu? Es nevaru, man besīgi, katru rītu man tur, nezinu, jādara tas un tas, ja? Un atkal jau ir svarīgi izmantot pareizo intonāciju. Mēs paprasām, kā tas ietekmē tavu ikdienu? Vai klienti pārpār saka, jā, man tas vienkārši besīgi jādara, ja? Izmal cauri to, lai visu izmaļ caur sevi. Un tikai tad, kad jūs esat dabūjuši šo te visu, mēs prezentējam produktu.